Es esmu pirmās paudzes, tā sauktais trimdas bērns. Tā kā es esmu samērā sen apakaļ jau piedzimusi Ņujorkā. Vienmēr bija saistība ar latviešu sabiedrību. Apprecējos ar latvieti, mums ir 2 meitas. Un tagad, patās tikai pirms 3 gadiem aizejot pensijā, kad vairāk nepatika ņemties ar šīm sniega un ledus būšanām, kas tad mūs visus pat labāk trenkā, pārvietojāmies uz Floridu. Bet es pirmotnēji sagatavošu uz to, ka mana māte bija liela grāmatu cienītāja un lasītāja, un viņai virtuve bija tikai tā kā pienākums, vai ne, ka ģimene bija apbarota. Tā kā mana mamma nekad tā īsti nepiekopa visu latviskos ēdienus. Viņai bija cits recepts, varbūt, ko viņa tā, piemēram, tā paska bija tāds tradicionāls ēdiens, un no viņas vēstures, ko viņa laikam tad, arī baudīja un piekopa, un iemācīja mums. Vienīgais, kas man ir tā paska, tā mammas recepte. Tas ir viņas rokraksts ar visiem plankumiņiem. Šīs ir mantots, vai ne, teiksim, tas ar viņas rokraksti ir un ar viņas norādījumiem, kas mamma iemācīja, mamma to vienmēr gatavoja, protams, lieldienās. Un, laikam atbraucot šeit, Amerikā, tad mans tēvs viņai izgatavoja, jo tur ir parastās, cik es saprotu, tur ir divas sortas paskas. Tur ir vārītā un tad parasti augstāvenē. Mammas versija ir tā augstāvenē, kur nav vārītā, kur ir tikai olas zeltanumu pielietot un piespiedz. Un sviests, daudz sviests. Un tad vienalga, ko man vienkārši tur vēl grib likt klāt. Un tās parasti bija kādā formītē, vai ne? Un mamma laikam uzzīmēja manam tēvam, kāda tā formīte izskatījās, un kā viņai bija jābūt, un tad viņš pats tur no kokiem izgriez, un ko es vēl, jo šo balto dienu man tās formītes vēl ir, ko es vēl. Jā, tā kā es tikko ar savu vīru runājos, un viņš prasīja, cik tad vecs tās formītes ir. Es teicu, varētu būt 65 līdz 70 gadu vecumā no koka. Ar roku izgriezts. Man viņa tās es arī var parādīt. Viegli atrast, viņas man ir vienā vecā laimes. Es vienmēr ātri var sataustīt. Tā tehnika bija, te. Var redzēt, ka es tad salieku viņu šitā kopā. Otrādi. Tā viņa sanāk kopā. Un tad teiši izdēlīs tā, un tad ieliek iekšā barli. Un tad to maisījumu man iesēdina iekšā, un es viņu notecinu, lai viss tās solis iztek, un tad man no tā iznāk tas tornis, ko tu redzēji. Tās te formītes, ko paps ar roku laikam izgriez, ir, man ir 73 gadi, so es pieņemu, ka varbūt pašos sākotnējos gados viņi vēl to nedarīja, bet, teiksim tā, varētu būt viņi 65 gadi vai plusiņš vēl tur klāt. Un tā mēs esam to pašu formīti piekopuši, un es ceru, ka viņi vēl izturēs kādu paudzi vai 2. Un pa laimēji man ir 2 meitas un paps, es nezinu, kādu iemeslu dēļ, man ir 2 seti tās formītes, tā kā abām 2 arī tiks vēl, te ir vēl, vai neteiksim, tie 2. Viņas zina, kā viņas ir bijušas klāt, ka mēs gatavojam un taisam, bet es vēl joprojām piekopju to tradīciju. Kamēr mamma to dara, tad tikmēr es arī, kamēr man mamma neaizgāja mūžībā, es arī tad nekad es vienmēr redzēju, kā tas notikās, bet es pat to nedarīju. Tad, kad aizgāju mūžībā, tad es pārņēmu to atbildību. Rozīnes un kādreiz atkarībā, ja mums ir kādi viesi, kuriem ir alerģija pret riekstiem, mandels arī.
kādreiz pielika rozīnes tradicionāli. Mums biespieni šeit Amerikā ir tā kā zupa. Ja pudiņš. Jā, tas ir tas grūtākais būtībā, ko es esmu atradusi. Man mamma arī gatavoja, nu redz, arī jāņas ir. Bet ar šo te mums te Amerikā ir kaut kas saucās pot style. Jeb farmer's cheese, kas ir tādā paciņā, kas ir sausāks nekā tajās burciņās, tās bunģās, vai nekas mums tradicionāli te ir biespiens, kas ir tieši tā zupa. Un tas grūtākais ir kas man bijis, ko atdarināt, un man neiet vēl gluži labi, ir jāņsies. Tieši tā iemesla, kad ir ļoti grūti dabūt to ļoti sauso. Tuvākais ir tas farmer's cheese, ko var tagad kas ir līdzīgāks Latvijas piespienam. Mums tas bija, mums kā ģimenē tradicija, mēs bijām no rīta uz baznīcu, un pēc baznīcas bija lieldienu brokasts ar ģimeni, ar viesiem, ar draugiem, un tad paska bija kā saldais, ko tad devu pēc tam. Tas ir tāpat arī, es pieņemu, ka, vai neteiksim, no vācu ietekmes, tur arī savā laikā. Tas ir, man liekas, kas pataisa mūsu kultūru arī tikpat interesanti, ka mums ir bijuši tik daudz iespaidu, ko mēs paši kā latvieši esam pārrakstījuši, ja pierakstījuši vairāk tuvāk mūsu interesēm un gaumēm. Tikai lieldienās. Jo tas ir tā kā tāda tradīcija, neko. Tas ir, ko man vecāki darīja, un tad arī to mēs piekopjam. Man neteiksim, ka tas ir tāds speciāls ēdiens tikai vienai izbaudē.